Labs, skaists, brīnišķīgs ziemas vakars visā Latvijā. Es zinu, ka ir uzsnidzis sniedziņš jau tajā pusē, Vidzemes pusē, un mums arī Kurzemē mazas skaistas pārsliņas jau krīt. Tā kā var just, ka svētki tuvojās, un cilvēks skrien noteikti pa svētku tirdziņiem un meklē dāvanas un pa veikaliem un tā tālāk, un ballītēm un bērnu dārzu un skolu vecāku pasākumiem un tā tālāk. Bet mēs šodien parunāsim par kaut ko ļoti, ļoti fantastisku, kas manā dzīvē ir ienācis līdz ar jaunajām sejas maskām. Tie, kas jau ir pazīstami, varbūt ielieciet plusiņus komentāros, kuri ir vismaz redzējuši šādus te iepakojumus jau kaut kur. Tātad mums ir rozā. Es šodien esmu tā pieskaņojusies rozā. Vienetiņa arī tādās tā kā rozīgas krāsas ir. Un tad ir violetais un zilais tonītis, ja? Nu, lūk, šodien mēs parunāsim par Ocean Glow maskām. Jā, es redzu plusiņus. Ilze, Vineta, Elīna saka, ir redzēts un lietots visas trīs. Andra, Līga, Marita, super meitenes. Man prieks, kad ir tik aktīvi mums klienti, kad ir tik aktīvi tātad produktu testētāji, kā saka. Sveika, Sandra, prieks tevi redzēt, un paldies Sandrai par brīnišķīgo novadīto mūsu pasākumā masku testēšanu. Es domāju, ka Sandrai noteikti interesēs palikt arī līdz beigām, jo beigās mēs apskatīsimies mūsu arī dalībnieces pirms un pēc fotogrāfijas, kas mums testējās pasākumā un testēja maskas. Un šodien tātad noprezentēšu, parādīšu tātad vairāk par šo te mūsu jaunumu, kas, manuprāt, ir viena no burvīgākajām Ziemassvētku dāvanām šajā gadā, ko uzdāvināt jebkurai sievietei, jebkurā vecumā. Un mēs arī iziesim cauri, paskatīsimies tātad, kuras maskas ir domātas kādai ādiņai vai kādai vecuma kategorijai, un tad jums būs arī, es domāju, ka daudz vieglāk izvēlēties, kurām savas ģimenes vai draudzenēm, jā, nu, teiksim, sievietēm, kādas maskas labāk izvēlēties. Tā kā priecājos visas dāmas šeit redzēt, un, protams, ka šīs maskas drīkst lietot arī vīrieši, jā. Tā kā super. Juri, vai tu varētu uzslēgt manu prezentāciju? Paldies! Mums bija mazliet tehniskas problēmas ar prezentācijas palaišanu, bet tā kā mūsu dzīvē ir fantastiski vīrieši, tad pateicoties viņiem arī viss izdodas daudz feināk. Nu, lūk, Ocean Glow, tātad okeāna mirdzums, tā varētu pārtulkot uz latviešu valodu šo te masku nosaukumu, un jāsaka, ka nosaukums ir ļoti, ļoti atbilstošs, jo tad, kad tu noņem masku no sejas, tad tiešām ir skaidri redzams šis te mirdzums un ādas šis te veselīgais spīdums, mirdzums. Un visās maskās mums ir pievienots arī jūras ūdens, ja, tā kā nevelti nosaukums ir izvēlēts tieši tāds. Jā, iesim uz priekšu. Nu, lūk, tātad visbiežāk mūsdienās šīs te sejas maskas tiek gatavotas no dažādiem tātad materiāliem. Tas var būt hidrogēls, kokvilna, viskoze, ja, dažādas mikrošķiedras. Un kā rezultātā šī te maska, pārslēdz Jūri nākamo slaidiņu, maska ne īpaši labi tātad pieguļ, tā krunkojās un slikti pieguļ ādai. Ja, varbūt kāds šeit ir mēģinājis citas, nu, teiksim, maskas vai no drogām, vai no kādas citas firmas, vai kādam ir pieredze ar citām šīm te mājas apstākļos lietojamām maskām. Var ielikt arī plusiņu vai vieninieciņu, kurš ir lietojis pirms šīm maskām, kurš ir pamēģinājis lietot citas maskas. Jā, mēģināja, Dace saka. Un tātad
Tas, kas ir Inesīte likus, jā, paldies, Inesīte, jā, nav pieredzes, raksta Vineta. Paldies, meitenes. Es atzīšos godīgi, es neesmu arī īpaši masku lietotāja, masku cienītāja, tāpēc ar šīm maskām man ir pirmā pieredze personīgi, bet jā, bet es gribēju noteikti uzsvērt, ka tā pirmā pieredze bija ļoti, ļoti patīkama, bet skatos, ka ir arī dažādas citas pieredzes tātad bijušas. Nu, lūk, ar ko tad atšķirās šīs te mūsu jaunās sejas maskas? Varam pāršķirt tālāk, Juri. Kas ir bioceluloze? Tātad tas ir materiāls, kurš tika kādreiz izstrādāts tieši medicīniskiem mērķiem. Ja, un tad tiek pielietots apdeguma ārstēšanā, jo tas veicina audu reģenerāciju. Un šis izturīgums un elastība padara to par ideālu pamatu kosmētisko masku ražošanai. Un pats būtiskākais īstenībā moments, manuprāt, ir tas, ka šī biocelulozes maska pirmkārt viņa ir pilnīgi dabīga no fermentētas kokosu šķiedriņas. Un otrs ir tas, ka šī maska uzsūc par 3 reizēm vairāk seruma nekā, piemēram, kokvilnas, ja, vai cita materiāla maskas. Manuprāt, tas ir ļoti būtiski, ja, būtiska atšķirība. Iesim tālāk. Jā, un šai biocelulozes maskai pats fantastiskākais arī ir tas, ka viņa pieguļ kā otrāda. Nekādas krunkas vai grumbas neveidojās. Ar šo masku var gatavot vakariņas, ar šo masku var iet sēdēt vannā, jo viņa neslīd, tā kā nekrīt nost no ādiņas. Aija raksta tā. Tātad. Līga raksta, esmu lietojis, bet īsti rezultātu neredzēju, nejūtu no citas maskas. Man ir jūtīga sejas āda, bija sūstoša sajūta, raksta Dace. Jā, šīs maskas nav tik agresīvas. Un Aija raksta, ka viņas pirmā pieredze bija pasākumā. Ļoti labi rezultāti, dubultais zods pazuda no vienas reizes lietošanas. Aija, super, paldies par tavu rezultātu. Elīna saka, labāk apgulties un kaifot. Es pilnīgi tev piekrītu, jā, jo īstenībā šī ir tāda sievietes relaksācija. Mēs zinām, cik mūsu šīs dienas ritms ir tik dinamisks, ka tās 20 minūtiņas ar šo masku uz sejas ir fantastiska iespēja apgulties un vienkārši veltīt laiku sev. Tā kā noteikti iesaku izmantot guļas stāvoklī, bet esmu gatavojis arī vakariņas un tiešām ļoti labi sēž uz sejas, ja, nemaz negribu nekur šļukt projām. Iesim tālāk. Nu, lūk, un jā, šī biocelulozes maska tad saglabā līdz 3 reizēm vairāk seruma, salīdzinot ar citām maskām, kas ražotas no citiem materiāliem. Ja. Un ejam uz priekšu. Nu, lūk, kāda ir biocelulozes maskas tātad priekšrocība? Tiem, kas rūpējās par dabu, šis noteikti ir ļoti svarīgi. Tātad šī maska bioloģiski noārdās, un jau pēc 6 nedēļām augsnē šī maska pilnībā ir jau sadalījusies. Jā. Un tātad šo masku ražo fermentējot koksriekstu culu, pienskābi un citas auga izcelsmes sastāvdaļas. Jā. Tā kā pavisam dabīgi un atbilstoši mūsdienu tātad dzīves prasībām, kā saka. Ļoti svarīgi, un šeit es noteikti iesaku pievērst uzmanību, ja iegādājaties arī citas maskas. Manuprāt, tieši tas, ka šī tehnoloģija, kādā ir izstrādāts jaunās maskas, ir par atslēdziņu tam, ka šīs maskas ir ļoti efektīvas, neskatoties uz to, ka tas ir it kā mājas apstākļos lietojams sejas kopšanas līdzeklis. Tas nav gluži vai nekā apmeklēt kosmetologu kabinetu, bet tātad tieši liposomālā tehnoloģija, kas ir izmantota masku ražošanā, 10 reizes tātad dziļāk ļauj iekļūt aktīvajām sastāvdaļām mūsu ādā. Ja? Un nokļūt pat diezgan dziļos ādas slāņos, lai tātad palīdzētu ādiņai atjaunoties.
Liposomālā tehnoloģija, es domāju, ka mums nav sveša. Tie, kas lieto Coral Club produktus, zina, ka mums ir arī liposomālā formā lipastika produktiņš, metastika produkts mums ir liposomālā formā. Tas nozīmē, ka šī aktīvā viela ir iepakota labajās taukskābēs. Un tad, kad šī liposoma ar aktīvo vielu iekšpusītē nokļūst pie šūniņas, ja, tad šūna automātiski atverās vaļā, lai ielaistu iekšā šo savu draudziņu, ja, jo viņa atpazīst šo struktūru, atpazīst šo materiālu un automātiski uzreiz palīdz atverās un ļauj iekļūt aktīvajai vielai iekšā šūniņā. Ja, tad katrai šūniņai apkārt ir šis lipīdu slānis, jeb labo taukskābju slānītis, un tādā veidā šī īpašā tehnoloģija palīdz daudz efektīvāk arī mūsu maskām iedarboties uz mūsu ādiņu. Nu, lūk, iesim tālāk. Un tātad šīs maskas, kas ir ražotas tieši liposomālās tehnoloģijas formā, ir tātad parādījušas daudz efektīvākus rezultātus pēc 4 lietošanas nedēļām. Tātad tas, ko es gribu uzsvērt, ka šie rezultāti, kas ir pētīti, ir pēc 4 lietošanas nedēļām, lietojot masku 2 līdz 3 reizes nedēļā. Ja, to ir būtiski saprast, jo arī es šobrīd jau lietoju maskas, man ir kaut kāda 4. vai 5. nedēļa, un es tiešām redzu būtiskas izmaiņas uz savas sejas ādas. Ja, tas efekts ir tāds, it kā es būtu lietojis kolagēna kursu. Ja, šo mēnesi. Diezgan līdzvērtīgi, es gribētu teikt. Nu, lūk, šeit ir tātad par 22,4% uzlabojas ādas mitrināšanu salīdzinot ar citu veidu, tātad līdzīgām maskām tas bija 13%. Tātad pigmentācijas intensitāte 4 nedēļu laikā samazinājusies par nepilniem 6%. Tātad šīs maskas var izmantot arī sievietes, dāmas, ja, meitenes, kurām ir arī, pigmentācija uz sejas, un regulāri lietojot šīs maskas var arī samazināt šo pigmentāciju. Varbūt ne pilnībā, bet noteikti tātad ir redzams šis rezultāts. Tāpat arī samazinās UV starojuma izraisīto plankumu skaits, ja, un arī vislielākais efekts mēs redzam ir tieši uz grumbiņām. Tātad 23% 4 nedēļu regulāra lietošana mums dod mīnus 23% tātad grumbiņu dziļumu samazinājums. Paldies, Juri, iesim tālāk. Nu, lūk, un tad jau paskatīsimies arī uz šiem tātad mūsu jaunumiem, 3 soļi uz skaistumu. Tātad zilā maska mums ir dziļi mitrinošā maska ar 3 dažāda veida kolagēniem. Ja? Tad mums ir rozā maska, kas šobrīd Latvijā ir deficīts. Ja kaut kur ārzemēs šo var nopirkt, tad jums ir paveicies, jo šī maska vairs Latvijā nav, jau nopērkam pāris nedēļas. Un tātad violetā maska, tātad kolagēna maska ir rozā maska. Un violetā maska, tātad mums ir saudzīga ādiņas atjaunošana. Un iziesim cauri, paskatīsimies tūliņ arī uz visām maskām. Ocean Glow masku pamatā ir izmantotas minerālvielas, ja, tātad kalcijs, magnijs, kālijs, ja, kas veicina ādas stiprināšanu, mitrināšanu, tāpat arī eksopolisaharīdi, ja, ko ražo jūras mikroorganismi, kas aizsargā ādu no ārējās vides faktoriem, un dažādas antioksidatīvas sastāvdaļas, aļģu ekstrakti, un arī, jā, kas mazina šo oksidatīvo stresu ādā un stimulē kolagēna sintēzi. Jā, iesim tālāk. Lūk, paskatīsimies tātad uz kolagēna masku. Šajā maskā tātad ir gan jūras ūdentiņš, gan kolagēns. Tātad tieši šī maska mums būs maska liftingam. Un šī maska tātad būs piemērotāka jau tādām ādām, kas ir jau nobriedušas, kad ir jau manāmas, varbūt kādas pirmās grumbiņas, varbūt kaut kādas pirmās novecošanas pazīmes, sejas ovāla noslīdēšana, ja kaut kādas, tādas jau lietas, kad saproti, manai ādai ir vajadzīgs bišķiņ tāds būstiņš, tāds liftings, ja, tad noteikti var izvēlēties šo masku. Tas visticamāk, ka būs
būs virs 30, virs 35 gadiem, kad mēs jau redzam, ja, kad pirmās novecošanās pazīmes savai sejas ādai. Nu, lūk, un interesanti ir tas, ka tieši šīs sejas maskas arī stimulē paša kolagēna sintēzi. Ja, tad paša organisma kolagēna sintēzi. Un palīdz atjaunot gan ādas šo mitrumu, gan elastību un mazināt arī sīkās krunciņas, ja, tad krunciņu dziļumu samazina. Iesim tālāk. Un ļoti interesanti sastāvdaļa šajā maskā ir argirelīns. Ja, tas ir tātad dabīgais botoks, ja, meitenes, kas zina, ko nozīmē botoks, ja, tad injekcijas, lai samazinātu krunciņas sejā vai ap acīm un tā tālāk, ļoti populāri šobrīd tiek izmantotas, bet ir, protams, arī sievietes, kurām nepatīk adatas, ja, kurām nepatīk injicēt sevī šos te toksīnus, un kas ir par dabīgo skaistumu, tad ir iespēja izmantot šo te burvīgo masku un saņemt līdzvērtīgu efektu, ja, botoksam. Un šis peptīds iekļūst dziļākajos ādas slāņos un palīdz samazināt grumbu skaitu un arī kavē jaunu grumbiņu rašanos. Jā, iesim tālāk. Un, jā, tad sastāvā ir gan jūras ūdentiņš, gan šie te maksī kolagēna tripeptīdi, jā, tie, kas mums ir pazīstami ar mūsu tripeptīdu kolagēnu, tad šajā maskā ir iekļauti tieši tripeptīdu formas kolagēns. Tāpat arī auga izcelsmes lipīdi, hialurons kābīte ir sastāvā, un šis te neinvazīvais alternatīvu botoksam, un tātad peptīds HAPA5, tas ir tā ir tāda ļoti interesanta viela, jā, kas stimulē tieši šis te peptīds HAPA5, stimulē šo te paša kolagēna tātad sintēzi organismā, jā. Nu, ko iesim pie zilās maskas? Tātad zilā maska mums ir dziļi mitrinošā maska ar hialuronskābi, ar aļģēm, ar metabiotikām. Un, jā, es gribu uzsvērt, ka tieši šīs divas maskas, kas mums ir zilā un violetā, abu divu sastāvā ir metabiotiķi. Ja? Tātad tie ir labo baktēriju tā kā gala produkti, ja? Kuri mums veicina un uzlabo ādiņas mikrobiomu. Jā, tā kā šīs divas tieši atjauno arī sejas ādas mikrobiomu. Iesim tālāk. Nu, lūk, un tad zilā maska mums ir dziļi mitrinošā. Šita maska noteikti derēs jebkuram sejas ādas tipam, jo tad mitrināta āda, ādas mitrināšana, tas ir pats pirmais solīts, kas ir vajadzīgs jebkurai ādai. Mēs arī zinām, ka arī mūsu ķermenim pirmais veselības koncepcijas solis ir hidratācija, ir mitrināšana, un tieši tāpēc, ja nezināt, kuru masku izvēlēties, tad vienmēr varat izvēlēties šo te zilo masku, kas ir dziļi mitrinošā, kas palīdz piesaistīt jūsu šūniņām vairāk ūdeni, noturēt šo te ūdeni jūsu sejas ādā. Šīta maska noteikti būs piemērota gan tagad ziemā, kad mums ir apkurs sezona, ja, kad āda varbūt ātrāk jūtams, kad viņa kā izžūst, ja, un ir sausa, vai arī vasarā, piemēram, pēc sauļošanās, ja, pavadot daudz laika vai braucot uz ārzemēm, ceļojumos, noteikti šī ir tā lieta, ko paņemt līdzi, ja, savā aptieciņā, skaistuma aptieciņā, kas jums noteikti vienmēr būs noderīga. Nu, lūk, un ko tad dara hialuronskābe? Jā, tad pievelk ūdeni, no maskas seruma, jā, un paaugstina ādas elastību. Jā. Hialuronskābe pat par sevi atjauno šo te ādas virsējā slānīšu mitrināšanu un ļoti skaistu mirdzumu dod ādai. Jā. Un šeit ir iekļaut arī 3D hialuronskābe. Ja? Pirmo reizi dzirdēju tādu nosaukumu, nebija saskārusies, un tieši 3D hialuronskābe notur 5 reizes vairāk ūdeni un nodrošina ilgstošu mitrināšanu. Yes. Tālāk. Nu, lūk, un maskās ir tātad iekļautas arī šīs te jūras zāles, kam piemīt šī te antioksidatīvā iedarbība, kas aizsargā ādas šūniņas no bojājas, no pārāk ātras novecošanās un palīdz uzturēt mitruma līmeni ādā. Jā, iesim tālāk. Nu, lūk. Un tātad metabiotiķi, kā jau es teicu, ja, tad tiek izmantoti halobakterijas
bacilus baktēriju, tātad lizāti filtrāti, kas izdzīvo pat ekstremālos apstākļos. Tātad īpaši augstas izturības tātad metabiotiķi, kas palīdz ādai saglabāt mitrumu un nomierina ādiņu. Jā. Iesim tālāk. Jā, tātad hidrabūst maska ar aminoskābēm, pantenolu, jūras zāļu ekstraktiem. Un, ja mēs runājam par pantenolu, ja, tad šis nosaukums arī ir diezgan dzirdēts. Tas ir provitamīns B5 un palīdz mazināt arī ādas kairinājumu un iekaisumus. Ir piemērota arī cilvēkiem ar jūtīgu un egzēmas skartu ādu. Tātad šo masku var likt arī uz sejas, ja ir tātad sausumi, pleķīši, ja ir egzēmas skarta, psoriāzes skartā, teiksim, sejas āda, ja, vai teiksim, ap matu daļu. Droši šo masku var izmantot, jo viņa ir ļoti, ļoti saudzīga un atbalsta arī ādas atjaunošanos, veicina brūču sadzīšanu, ātrāku sadzīšanu un uzlabo arī ādas aizsarga barjeru, ja, un samazina tātad ūdens zudumu. Lūk, tā kā pirmā palīdzība, jebkurai ādiņai, ir mitrināšana. Jā, un tagad mēs ejam tālāk pie manas mīļākās maskas. Jau šobrīd, ja no sākuma man likās, ka man noteikti mīļākā maska būs kolagēna maska, ja, tieši šī te, tad šobrīd es varu teikt, ka violetā maska ir kļuvusi par manu favorītu, jo tieši šī maska ir paredzēta ļoti jūtīgām ādiņām, kuperozai ādai. Viņu var izmantot ādiņai, uz kuras jau var redzēt izspiedušos asinsvadu, šos tīklojumus sausai ādai un ādiņai, kura ilgstoši varbūt ir sausa, ja, un bojāta. Teiksim, tieši šī maska palīdzēs atjaunot ādas aizsarga slānīti. Iesim tālāk, paskatīsimies, kā tas notiek. Jā, tad tieši šai maskai piemetīs nomierinošs efekts, veicina ādas toņu izlīdzināšanos un aizsargā arī no šiem ārējās vides stresa faktoriem. Jā, ejam uz priekšu. Arī šeit, protams, ir izmantots augu izcelsmes sastāvdaļas, jā, kas ādiņu aizsargā, palīdz ādā noturēt mitrumu un aicina un arī veicina mikrotraumu dzīšanu. Ja, spirulīnas ekstrakts mums veicina mazo ādas tātad, mikrotraumiņu ātrāku sadzīšanu. Iesim tālāk. Arī šeit mums ir tātad metabiotiķis iekļauts, mazliet citādāks, bet arī, kas palīdz veidot šo aizsargu barjeru un uzturēt ādas mikrobiomu līdzsvaru un nomierināt to. Jā, iesim tālāk. Lūk, un viens no tādiem galvenajiem arī elementiem, kas ir šajā maskā, tad tas ir keramīds. Keramīds mums tātad palīdz noturēt mitrumiņu ādā. Keramīda mums palīdz arī samazināt ādas lobīšanos. Tātad, ja ir šīs te arī kairinātās ādas ar ādas bojājumiem, tad šī maska noteikti būs piemērota jums. Tāpat palīdz mazināt apsārtumu. Tātad kuperozās ādiņas, ja, kurām tuvu asinsvadi, un arī mazina kairinājumu tieši problemātiskai ādai un veicina ādas arī atjaunošanos un mazo grumbiņu, tātad samazina mazo grumbiņu redzamību. Man pašai ir šī te ādas barjeras, teiksim, bojājumi, ziemā parādās tādi sausumiņi. Tad es varu teikt, ka šī maska tiešām ir burvīga atjauno un var tiešām ļoti novērot to, kā skaisti pamazām atjaunojās šis te ādas aizsarga slānītis, tā virsējā kārtiņa un kā viņa dzīst, dziedējās, tāpat varētu teikt. Jā, lūk, tā kā šajā maskā mums arī ir jūras ūdentiņš, metabiotiķi, moringa sēklu ekstrakts, arginīns un keramīds, pienskābi, jūras zālītes. Lūk, un esam nonākuši pie labākās daļas, ko tad ar šo masku darīt, kā viņu pareizi lietot. Un, protams, kad pats galvenais, tātad pirms sejas maskas izmantošanas, es domāju, kad Sandra man piekritīs, kad ir seja jānotīra. Seja ir jānotīra pirms maskas uzlikšanas, citādi noteikti nebūs šis te efekts,
ja, ko mēs gaidām, ko mēs vēlamies, un mums ir jānotīra šīs te atmirušās ādas šūniņas. Ja. Mēs ņemam vai nu gēliņu, vai želeju, vai, teiksim, savas ziepītes, ar ko mēs tīram seju, vai mēs ņemam pieniņu, notīram ādiņu, pēc tam mēs viņu tonizējam, un tad jau mūsu āda ir sagatavota maskas uzlikšanai. Maskai ir 3 slāņi. Jā, tad pievēršam uzmanību. Tie, kas vēl nav lietojuši, sievietes, dāmas, mīļās meitenes, nepalaižam garām, ka maska mums sastāv no 3 slāņiem. Tātad viens slānītis, mēs uzreiz viņu noņemam nost no vienas pusītes, jā, un tad mēs uzliekam masku uz sejas. Un tad mēs pēc tam noņemam otru slānīti. Ja? Jā, Dacīt daudzi to palaiž garām. Tātad maskai ir 2 aizsargs slāņi, no katras pusītes viens. Ja? Tātad vienu mēs noplēšam, uzliekam masku un pēc tam noņemam otru aizsargu slāni. Un tad mums ir tīrā tā biocelulozes maska, kas mums paliek uz sejas un viņa fantastiski pieguļ. Tātad masku mēs turam uz sejas apmēram 15-20 minūtes, ja, kamēr maska ir, teiksim, tāda pietiekoši mitra, uz beigām pamanīsiet, ka maska sāk jau kļūt tāda nedaudz sausāka, ja, kad šis serums ir iesūcies jūsu ādiņā, un noteikti pievēršam uzmanību, ka šajā paciņā, tad, kad jūs no viņas izņemsiet masku, tur iekšā vēl paliks serums. Ja, un šo te serumu jūs varat nelaidiet zudībā. Ja, latviešiem patīk neko nelaist zudībā, tāpēc droši aicinu šo te serumu ieliet sev plaukstā un apsmērēt dekoltē zonu, kakliņu, ja, rokas. Ja, izmantojiet maksimāli, jo dažs labs saka, ka vēl var visu ķermeni pēc tam sasmērēt ar to serumu, kas ir palicis nu, tā kā iekšā vēl šajā iepakojumā. Ja, tā kā pievēršam arī uzmanību tam. Un tad vēlams masku likt vakarpusē, kaut gan es esmu likusi gan no rīta, gan pa dienu, gan vakarpusē pēc vajadzības un pēc sajūtām. Jā. Iesim tālāk. Jā, un tas, kas ir vēl ļoti būtiski, pēc maskas noņemšanas, tad, kad mēs masku noņemam, mēs ļaujam šīm te aktīvajām sastāvdaļām, serumam, kas ir palicis uz sejas un uz kakla daļas, mēs ļaujam iesūkties, ja, tā kā to mēs neko mēs nost netīram, ja, neslaukam, nemazgājam, un uzklājam uzreiz pēc tam sejas mitrinošu vai barojošu sejas krēmiņu. Ja, tā kā izvēlaties savu iecienītāko, teiksim, sejas krēmu, ko jūs izmantojat, vai tā var būt arī emu eļļiņa, piemēram, es vakarā pēc sejas maskas lieku emu eļļu uz ādiņas, bet noteikti neaizmirstiet uzklāt. Jā, kremu, lai tātad šīs maskas aktīvās sastāvdaļas paliktu jūsu ādiņā iekšā un neiztvaikotu tik ātri. Jā, lūk, un tad mums ir pirmais rezultāts, kā jūs redzat, man liekas, šī ir pati labākā daļa vienmēr, jo tiešām sieviešu tādas pirmās un pašu sieviešu atsauksmes un lietotāju atsauksmes ir vienmēr pašas svarīgākās, vai ne? Produkts var būt tik labi izreklamēts, cik vien iespējams, ja, un prezentācija var būt ļoti skaista, bet tas nebūs nekā vērts, ja nebūs šie te dzīvie rezultāti, un ko mēs varam uzreiz arī tā kā redzēt un novērtēt. Jūri, vai tu uzliks atpakaļ Vinets bildīti? Tas ir ļoti svarīgi. Jā, es došu vārdu Vinetai. Vineta droši var sākt jau padalīties, bet, jā, Jurija, tu vari tad uzliec atpakaļ prezentāciju. Jā, paldies, Evitiņa, paldies tev. Nu, ko, tad, kad es tiku pie visām 3 maskām, man vajadzēja uzreiz viņas visas 3 nomēģināt. Uzreiz teikšu, ka es esmu vecumā 50 plus. Tas nozīmē, man uzreiz likās, ka man vajadzēs to liftinga masku. Bet es sāku es saukšu pa krāsām, varbūt, lai ir vienkāršāk, ar violeto masku. Tā kā es neesmu cilvēks, jā, parādu uzreiz. Es neesmu cilvēks, es jau rakstīju čatā, ka es nekad neesmu aizrausies ar sejas maskām. Es vispār neesmu ar tādu īpašo sejas kopšanu nekad aizrausies. Es vairāk esmu domājis par to iekšējo
sakārtošanu organismu, jā, tīrību, nu, tad ārēji tik daudz, cik dekoratīvā kosmētika, labs kremiņš un tikai tik daudz. Nu, lūk, un tad es testēju jaunās maskas. Sāku ar to violetā. Pirmais, kas man patika, teikšu tā, par visām maskām runājot, tas, ka ļoti patīkami man kā masku agrāk nelietojušam, tas vēsums, kas apņem seju, jo seja pēc būtības ir tāda samērā silta, un tas vēsums, kā mēs zinām, galva vispār ir jātur vēsumā, ja? Tad tas vēsums ir tik patīkams, ka tā sajūta ir, ka burtiski ir tāda kaut kāda tūsciņa sejā bijusi vai kaut kas ir aizturējis to šķidrumu, tad rodās tā sajūta, ka naturāli viss tas, kas ir bišķiņ bijis pa daudz, tas no tās sejas pazūd. Tas man bija vairāk, es esmu kā kinestētiķis, es to sajūtu sākumā sajūta līmenī, un pēc tam arī es to vizuāli ieraudzīju, ka tiešām sejiņa palikusi tāda kompaktāka, ja tā var teikt. Otrs ir tas, ka man jau tāpat ir lielas acis, bet te jūs redzat bildi, kas ir uzreiz pēc sejas maskas noņemšanas. Un man likās, ka mans skatiens vēl vairāk ir atvēries tās acis un tāds burtiski tāds, tas viss, kas varēja vēl būt, jā, vēl palicis, tas viss ir nogājis, liekais nevajadzīgās no sejas nost. Juri, tu vari noņemt prezentāciju, mēs gribam redzēt, cik liels acis Vinetai tagad ir. Nevar redzēt, jā? Jā, un tas... Redz, Vinet uz pilno ekrānu. Un tas, ko es ieraudzīju, ka tiešām sejā parādās tāds kā spīdumiņš. Bildē jūs arī redzējāt, es sevi nobildēju uzreiz, jo man likās, ka viens tas, ko es redzu, otrs tas, kad manā bildē, vai tas arī parādīsies. Un es viņu tā arī ieraudzīju. Tad es ņēmu zilo masku, un trešā man bija liftinga maska. Es viņas netestēju pēc kārtas katru dienu, man viņas bija ar kaut kādu pāris dienas starplaiku, lai tā kā es ļautu padzīvot ar tās maskas sajūtām vēl pāris dienas. Tas, ko es ievēroju par maskām runājot, ka man liekas, ka no tās no violetās maskas gluži nē, bet it sevišķi liftinga maskai es reāli jūtu, ka vairākās vietās, kad es ņēmu nost, viņa bija burtiski izsūkta tā maska. Un te pie deniņiem, piemēram, es šorīt uzliku, ja? Es zināju, ka man būs jārunā, tāpēc es nolēmu vēlreiz pārliecināties, kā maska strādā, un es ievēroju, ka visur šeit bija tā kā pa sauso, un te pie deniņiem un te augšējā rajonā, kur parasti tādi viņi mēdz būt tā kā arī taukaināk dažiem, man kādreiz jau sevišķi jaunībā tā bija T-zona taukaināk. Tad šeit bija slapjāks vēl palicis, bet šeit visur bija uzsūkts, tā burtiski no tās maskas bija paņemts maksimums laikam. Lūk, un tieši liftinga maska un zilā maska ir mani favorīti. To es sajūtu, bet, jo tā sajūta, ka noņem nost, ka tu jūti, šitas man patīk. Un tad, kad mums bija pasākums un dzirdējām kosmetoloģi Sandru Klāviņu, ka viņa raksturoja visas maskas, tad es jau sadzirdēju to, kas attiecās uz mani, un es biju sapratusi, ka mana āda jau ir pati pateikusi, kuras ir tās viņas iemīļotās maskas, tātad sārtā maska un zilā maska, tās būs tās, ko es arī laikam likšu biežāk. Nu, lūk, tā kā tās ir mani tādi iespēja par maskām, tiešām brīnišķīga dāvana sev vispirmām kārtām, man liekas, un man bija prieks dzirdēt no tevis šodien, ka tu teici, ka lieko 3-4 reizes nedēļā, 4 nedēļu, tur jāpareiķina, cik maskas vajag, 4 nedēļu. 2-3 reizītes nedēļā, jā. Jā, 2-3 reizes nedēļā, tātad 4 nedēļas, minimums 8 maskas vajag, un jums jau ir tikpat kā esat dzēruši kolagēnu. Tas ļoti priecē, jo šobrīd tripeptīdu kolagēns nav nopērkams, ir tikai rozā kolagēns. Tad var ņemt tas maskas talkā un līdz svētkiem, ja kādam vajag ļoti labi izskatīties, var izskatīties ļoti labi, pateicoties tikai maskām vien. Nu, tāda ir mana pieredze. Un mana maska vēl viena liftinga ir palikusi. Šorīt arī uzliku liftinga masku, un es parasti liku vakaros, bet šorīt es izmēģināju no rīta, man pat teiktu tā, gribās to sajūtu, ko tu iegūsti pēc tās maskas, nevis iet ar viņu gulēt, bet
iet cilvēkos. Nu, tāds ir mans stāsts. Paldies! Paldies, Vineta. Es domāju, tas ir ļoti forši dzirdēt pieredzi stāsts no dažāda vecuma sievietēm. Jā, šīs te maskas noteikti var, tātad, ja rozā maska mums ir tāda liftinga maska, ja kas ir nobriedušai ādai, tad šīs te bija jautājums arī par to, vai maskas var lietot arī jaunietes, ja, jo tagad šī tendence, skincare tendence, ja ir ļoti populāra TikTokos un viskur, jā, kad meitenes tad pucējās un liek šīs te maskas, tad jā, šīs te, piemēram, zilo un violeto jūs droši varat arī pirkt un dāvināt savām meitām, pusauģu meitām, jā, un droši šīs te maskas var lietot, viņas ir ļoti, ļoti saudzīgas. Tā kā čatiņā raksta Elīna, tad viņai, piemēram, ir psoriāze uz sejas ādas, ja, un viņa nejuta nekādu kairinājumu, nekādu diskomfortu, nu, šajās bojātās ādas arī vietiņās, jā. Un Jurim laikam būs jāieslēdz vēl prezentācija, bet varbūt kāds no klātesošajiem arī var sagatavoties jau, varbūt grib padalīties un ir gatavs padalīties ar savu sajūsmu, ar saviem iespaidiem. Šeit mums ir rezultāts no Jeļenas Skrejas, jā, tātad tas, ko es arī teicu, kad šo te maskas serumu, jā, var arī izmantot pēc Nu, tātad pēc maskas uzlikšanas uz sejas var droši arī šo serumu klāt uz kakla daļas, uz dekoltē daļas, jā, un te mēs arī varam redzēt, ka īstenībā lietojot šo te seruma daļu, jā, mēs varam iegūt arī fantastisku rezultātu uz kakla daļas ādas, jā, ja Ļenai Skrējai mums ir 63 gadi, ja nemaldos, jau virs 60, jā. Un tad mēs varam iet tālāk. Paskatīties uz tātad rezultātiem pēc tad mūsu kolagēna pasākumā, kolagēna masku, ne, bet masku, tātad iepazīšanās prezentācijā viesnīcā Marriott Dzirnavu ielā, tad mums 3 brīnišķīgām dāmām bija iespēja notestēt mūsu tātad sejas maskas. Un šeit mēs redzam Daci, kura mums testēja violeto sejas masku, tātad īpaši viņai atlasīto, pielāgoto no kosmetoloģijas Andras Klāviņas, un tātad bilde pa kreisi mums ir pirms, un bilde pa labi mums ir pēc. Un pēc tam būs arī Dacis komentārs. Jā, nu, vienā bildē gan Dacis smaida un otrā nesmaida, tāpēc ir grūti komentēt par grumbiņām. Bet varbūt, ja Sandra ir šeit un vēlās pakomentēt no savas puses, tad Sandra noteikti var pakomentēt no savas puses. Bet man skatoties fotogrāfijas, pilnīgi izskatījās arī tas, ka šī rieviņa, kas ir starp uzacīm, ir nedaudz, nu, tā kā palikusi mazāk manāma. Āda, protams, ir tāda mirdzošāka un mitrinātāka, izskatās viennozīmīgi. Un te vēl jāuzsver tas, ka Dace naktī, saprotu, ka bija ļoti slikti gulējusi, ja, vai ļoti maz stundas, viņa pēc tam arī pati nokomentēs, bet jā, pēc maskas uzlikšanas viņa arī pati padalījās, tā kā var uzslēgt nākamo slaidiņu ar Datas komentāru. Man ir tāds svaigums sajūta pēc maskas. Es šodien visai labi gulēju, nevar redzēt vispār vairs, noteikti nevar redzēt pēc maskas. Jā, un man tāds tagad svaigums joprojām vēl tā kā saglabājās, un tas iedod tādu foršu. Es biju pilnīgi iedomājos, ja man būtu vēl kāds slikts naktis, es varētu tādu masku no rīta vienkārši uzreiz sejas. Un tad ir tie Sandras novērojumi, kas bija tā mazajām detaļņām, kas aizpildījās, un tas bija ļoti forši un patīkami. Jā, bet tas primārais ir svaigums, kas man patīk tieši pēc kaut kā, tieši rīta pusē. Jā. Un tas viss labais efekts, kas paliek, tas ir, varbūt, es nezinu, varbūt viņš uzreiz tā nav izmērāms dienas vietā, bet liekas tāds svaigāks sajūts. Tas man ir izmērāms, jā. Tad es tā bildes redzēju before and after. Jā, es nezinu, Sandra, vai tu vēlies pieslēgties un arī pakomentēt no savas pusītes, jo, manuprāt, Dacei bija tieši tās arī aizpildījušās mazās grumbiņas, ja pareizi atceros. Jā, jūs dzirdat mani?
Jā, Es dzirdam, esmu redzam. mazliet tādā atpūtas režīmā, piedodiet man. Jā, tās grumbiņas piepildās no viena laba rīka. Tas ir tieši mitrinājuma aizpildītas grumbiņas. Viņas dabīgi, kā mēs mitrinām ādu, viņa dabiski uzreiz tikai samitrināt izlīdzinās. Un tas nav mūžlaicīgs efekts, to jāturpina mitrināt un nu jā. Jāturpina ar sevi strādāt. Katrā ziņā. Jāturpina ar sevi strādāt, jā. Jā, super. Paldies tev. Un tad mēs varam paskatīties. Es izvēlējos vienu rezultātu, kas bija ar violeto masku, un otra meitene lika mums zilo masku. Tā kā paskatīsimies arī Signes rezultātu. Jā, Juris padalīsies. Nu, lūk, tad mums šeit ir Signe. Signei tātad tika likta zilā mitrinošā maska, jā, šajā pasākumā, un man liekas, ka tiešām var redzēt, ka āda ir tāda burvīgi mirdzoša palikusi, un tas, ko vēl es pamanīju, kad tieši tā kā vienā stūrītī zem lūpas apakšā bija tāds ādas neliels bojājums, tāds sārts pleķītis. Es nezinu, vai jūs redzat, jā, bet viņš ir tajā pēcbildē pa labi, ja tas apsārtums ir samazinājies. Tas bija tas, ko es tā pamanīju, skatoties bildi pilnā kvalitātē savā telefonā, tad diezgan izteikti varēja pamanīt, jā, kad šis te apsārtums ir samazinājies ap to bojāto ādas vietiņu, un jā, un arī acu skatiens arī Signai bija tāds, plašāks, jo lielāks, jā, pavēries. Varam arī paklausīties Signas pašas to sajūtiņu nākamajā slaidā. Tā, Juri. Nākamajā slaidā bija Signes video rezultāts. Es pievienošos par to svaigumu sajūtu, tiešām sajūta, kā pēc tādas augstumteldes, jā, tie, kas nodarbojās, tie varētu saprast. Man ļoti patīk, ka tiešām bija sajūta tai maskai, tiešām kā otrā āda. Un uzliekot masku, protams, ka vajadzētu relaksēties tajā brīdī un neko nedarīt, bet tad šī maska ļauj arī kustēties un darboties, jo viņa noteikti nenokritīs. Viņa ļoti labi turās. Un par to, ka man bija tas fakts par to, ka man atvērās acis, tas tiešām tā ir pat, cik es strādāju ar muskuļu relaksāciju, lai atpūstos un atslābinātos, tad mūsu tā rūpe vienmēr atspoguļojas uz pieres. Un tad šī maska man bija tāda sajūta, ka viņa automātiski liek to pieri atbrīvot. Un tās sajūtas arī bija tāds tirpiņas, tā kā pieri atbrīvojas. Un tagad es uzsmērēju to krēmu, tad man likās, ka man tā āda ēd. Tā kā ēd, jā, ņem visu to labo, un tā kā tiešām forša sajūta, un es gan paņēmu to lilā uz mājām, bet es par to zilo tiešām tā domāju, ka varētu paņemt veikalī. Jā, paldies, Juri. Un es zinu, ka Aija mums ir pieslēgusies arī Zūmiņam. Es nezinu, vai Aija ir gatava padalīties, bet Aija arī mums testēja masku uz vietas pasākumā. Un Aija bija arī ierakstījusi čatiņā, ka pēc tam viņa ir pamanījusi, ka dubultzots ir samazinājies. Jā. Tā kā... Čau! Ja man dod vārdu, tad man nav problēma uz brīdiņu. Jā, kā teicu, vienkārši, jā, kad uzlika to masku virsū un pēc tam noņēma, pirmkārt bija ļoti svaiga sajūta, tāda mierinājoša, man ļoti patīk tas vēsums vispār, jo tiešām tas vēsums mierina vispār to ādu. Un tagad noņēma nost tas maids un viss bija tāds vieglāks, vienkārši tas tā āda jutās tā viegla, spastika jutās vieglāk, viss jutās tāds tā kā, vieglāk un tiešām īstenībā arī pēc tam nezinu, cik tur tās 3-4 dienas vismaz uz priekšu, joprojām jūtu, ka man tāda ir mitrinājošāka un tāda foršāka. To masku, kas man ir vēl neesmu lietojusi, tāpēc, ka, vajag to ādu sagatavot, un tā ir bijis viss kaut kas, visādi dzīves situācijas šobrīd pārmaiņām, bet es viņu lietošu, un arī es tā kā pamanīju, vienmēr, kad esmu kaut kur, kad filmēju sev video vai kaut kur, man vienmēr kamera kaut kā šādi jāliek, kaut kādi jāliek, tā, lai neredzu dubultzotu, es arī nevaru saprast, kāpēc man viņš ir, es nezinu rast,
kaut kas neesmu. Un kāpēc lai viņš ir? Tad es sapratu, tas ir tāpēc vienkārši, ka āda vienkārši paliek tāda, ļenganāka. Tāpēc, ka, viņai vajag būt tā kā baroju, viņai vajag pabarot. Viņa netiek galā, viena pati tās šūnas kaut kādīgi. Un tā kā tagad ir patīkamāk veidot un montēt video. Tie, kas bieži sevi filmē, es domāju, ka to ļoti novērtē. Jā, un es to redzu, reāli redzu. Es domāju, ka es noteikti uz priekšu arī, ka būs lielāka ienākuma, arī pirkšu arī patstāvīgāk lietošana un tā, tāpēc, ka ir to vērts īstenībā. Ne tikai izskatām, bet arī labsajūtām. Ja tas būtu tikai izskatām, tad varbūt, nebūtu tik liela vērtība, bet labsajūta arī ir baigi foršā pēc tam. Tā kā jā, paldies! Man patika, kā Sandra nokomentēja, ka īstenībā šie te mājas, teiksim, ir forši aiziet pie kosmetologa reizi mēnesī, ja, un sevi tā kā palutināt vai uz masāžu, sejas, teiksim, tur liftingam un tā tālāk. Bet ir tik forši, kad mums ir šie te ieroči, ja, tā kā mājās, lai mēs varētu sievietes parūpēties un labi izskatīties jebkurā mēneša laikā, ja, vai mums tur pēkšņi jāskrien uz randiņu, vai pēkšņi jāiet uz kādu ballīti, vai mums ir, teiksim, jau tur ilgi gaidīts varbūt kaut kāds pasākums, ko mēs zinām uz mēnesi uz priekšu, kam mēs varam jau sagatavoties jau laicīgi. Un man liekas, ka es nezinu, bet, piemēram, man nav vispār kosmētika, teiksim, uz sejas tikai dienas kremiņš, un es skatos vienkārši, cik mana āda ir tik mirdzoša un skaista, un katru dienu arī filmējos par cik, tad es ļoti arī tā kā iesaku, es tiešām pamanu to, ka manas sejas āda ir dzīva, ka viņa ir mitrināta, ka viņai ir šis te efekts, kādu es parasti pamanu, jā, vai lietojot kolagēnu, vai lietojot bilaronu, hilaronu skābi. Tad, kad tu lieto, tad tu arī redzi, ka tā āda ir, tā kā viņa izskatās mirdzoša, viņa izskatās mitrināta, viņa izskatās, tā kā vesela tāda, priecīga. Un tad es arī tagad skatos, jā, lieku arī 3 reizes nedēļā. Jā, šobrīd es esmu uz to ar violeto masku, bet man ir arī šī liftinga maska, tā kā noteikti iesaku pamēģināt. Jā, šīs te maskas vai arī izvēlēties, teiksim, pēc šīs dienas tad webināri jau sev piemērotāko masku, ja. Tā kā šī būs noteikti mana dāvana sievietēm šajos Ziemassvētkos, mammītei gribu iepriecināt arī māsu. Un domāju, ka viņas būs ļoti, ļoti priecīgas par šādām dāvanām. Kaut kas jauns, kaut kas nebijis un kaut kas priekš pašas, ja, priekš sevis tā kā tā. Varbūt ir vēl kāds, kurš grib padalīties, kurš ir gatavs pieslēgties ar mikrofoniņu vai var arī čatiņā ierakstīt par savām sajūtām, novērojumiem. Es zinu, ka Kārlis arī mēģināja maskas, Juris mēģināja maskas, tas nav tikai sievietei. Jā, kā jums pārējiem patīk? Mēģināju masku dzīves, esmu palicis, nekādu vainu nav. Kaut kas ļoti nepierasts, nekad to nebija darījis. Bet, pat cik mēs te viņas izplatām, tad es tā nolēmu pamēģināt. Bet neko, es nevaru teikt, ka es tur baigi jaunāks uzreiz paliku. Apmēram tāds pats, kā bija, tāds cerēs. Bet, to droši vien sievietēm jāstāst. Droši vien maskas bišķiņ biežāk jāliek. Nepietiek, uzliek 1, 2, 3, un tad ir viss. Es godīgi sakot, īpaši atšķirības nejūtu starp viņām. Tas ir atkal vīriešu pieeja. Bet var likt, jā, vīrieši var likt maskas, dzīve paliek un nekas slikts nenotiek. To uzreiz var pateikt. Nē, es atvainojos, bet Kārli, vai tu notīrīji seju pirms tam? Noteikti, nē, man jau neviens to nebija stāstījis. Vai. Jā. Tas ir liels spēks nenotīrīt seju, savādāk to labumu dabūn laikam tikai tas pats ārējais slānītis, ja, kas ir jau mirušās šūnas. Nē, vēl jau, tas jau vispār uzlikt masku, iemācīties, kā kaut ko tādu dabūt uz sejas virsū, tas jau ir kaut kāds baigais challenge. Jūs vēl gribat, lai es seju notīrītu pirms tam? Jā, tiešām. Tev kāds bija izstāstījis, ka vēl seja ar kaut ko jānotīra. Es nezinu, ka tur šrubi jābež no.
Nē, nav jau tik traki jāberž. Jā. Nē, katrā gadījumā ir tā sāpēt, nekas nesāpēja, seja jutās normāli, varbūt bišķiņ tā, nu, tā kā saka, nebija vairs tik sauss, tāda patīkamāk, biezāk bija, bet tā, Jā. nezinu. Es zinu, ka Velgai bija arī tāda interesanta pieredze, kad tieši pēc liftinga, pēc kolagēna maskas lietošanas arī bija šī sajūta, ka āda paliek biezāka. Ja? Marita raksta, ka vīriešiem āda esot 4 reizes biezāka, droši vien tāpēc Kārlis nemanīja izmaiņas. Nu, arī variants. Es gan sajūtu, nu, bet es sāku, es arī notestēju 2 reizes, jā. Pirmajā reizē viss sanāca kā vajag, jā, man tā sajūta bija, ka es zilo masku, nu, izmēģināju tikai visu, jā. Tad sajūta bija tāda, it kā nogulma sajūta būtu nogājusi. Un tāds svaigums un tā. Lūk, un jā. Otrajā reizē man nesanāca, lai man pārturēju 40 minūtes. Bet nekas, Dievs, jā, pārējās atdevu mammai, bet spriežot pēc tā, cik ātri viņas izlietoja, nu spriest, laikam viņai iepatikās. Nu, super. Forši tiešām jāre, kur raksta arī Solvita, prieks dzirdēt arī vīriešu pieredzi. Jā, paldies, mīļie vīrieši, ka jūs arī dalaties. Es došu vārdu Velgai. Čau visiem, paldies. Es arī bišķītiņās, piedodiet, tādā mājas režīmā, nebija gatava runāt. Bet mani šī liftinga maska patiesībā pārsteidz absolūti nesagatavotu, jo, nu, es esmu tāda ļoti piekasīga meitene, ne citiem, bet sev. Un tas vecums man arī ir tāds, ka, nu, tās krunciņas jau rodās. Ko es varu pateikt no maskas? Tiešām man visa sejas āda, viņa kļuva biezāka, un patiesībā ar katru lietošanas reizi viņa kļūst ar vien biezāk un biezāk un biezāk. Man liekas, cik tā biezāka viņa var būt. Bet tā brīnišķīgi ir tas, ka šeit visas tās vārnu kājiņas, mazās tās krunciņas ļoti smuki taisnojas. Protams, ir mīmikas, kas man ir dziļās, ja, nu tās vēl tā kā nav iztaisnošās, viņas ir, bet nu tās mazās tie sāni smuki taisnojās, piere ļoti smuki taisna ir, un man ir uz kakla, to pagājušais es teicu, ka es vēl tā kā nevarēju noteikt, bet nu, man ir uz kakla tāda viena krunka, un man liekas, ka man viņa kļūst mazāka. Es tieši tagad, kad gāju, skatījos, man liekas, ka viņa man sāk līdzināties ārā, jo es ļoti intensīvi arī lieku to krunku uz kakla. Un man pa pārsteigumu, pa ļoti lielu prieku viņa lēnām līdzinās ārā. Un arī es dzirdēju, ka tas dubultzotiņš, jo pēc kolavadas procesiem, pēc visa tādas, kad nu, man mēdz būt tās krasās svara izmaiņas, āda netiek tam līdzi, nu, un tad es arī šoreiz skatījos, man vajadzēja pēc kolavadas bišķītiņās tāds dubultzotiņš, ādiņa bija izveidojusies, nu, smuki arī viņš tā kā iet atpakaļ uz augšu, kas man arī ļoti, ļoti patīk. Tā kā, nu, es esmu daudz ko dzīvē mēģinājusi, es nu, neesmu uz to ar skaistuma kopšanas procedūrām, maskām, bet nu, kaut ko tādu, nu, godīgi, es sajūtu pirmo reizi, un es pat vispār neskatos vairs ne pa labi, ne pa kreisi. Un es zinu, ka mana izvēle 100% ir šajās maskās. Nu, man ļoti patīk. Gan pati maska, gan kā viņa pieguļ, gan tās sajūtas, rezultāts. Emocionāli ir pēc tam labs noskaņojums. Un tā kā, jā,
un vēl kas man patīk, kad viņā šis materiāls ir ārkārtīgi daudz, kad es jau arī teicu pasākumā, es kā sieviete, ekonomiskā latviete, varu attiecīgi 2 reizes izmantot, un es arī šeit uz rokām lieku visu laiku masku, jo kakls un rokas, tas jau ir pirmais diezgan, kas nodod vecumu, un tad arī var redzēt man rokas tādas, ir labas, ir smukas, viņas tādas gumijainas, foršas. Tā kā, paldies! Paldies, Velga, paldies. Tiešām zinu, ka tu neesi uz jūs ar skaistumu kopšanu, ja, tā kā paldies par tavu novērtējumu. Un arī Vineta raksta, es pamanīju, ka cejas ādas maskas lietojot paliek biezāka un pilnīgāka. Jā, tas arī man liekas, ka tiešām to, ko Velga teica par to gumijainumu, man pieri vienkārši man liekas, ka viņa ir tāda, tā kā, nevar pateikt, bet tā kā tiešām tas vārds gumijaina laikam ir precīzāks, ka viņa ir tāda, pilnīgi var just, ka viņa ir tik elastīga, tik forša, jā. Ja es varu nokomentēt par to, ka tas arī mūsu mērķis ir un vādas veselības garants, ka viņi ir pamitrināti, tad viņi var labi apgādāt sevi ar barības vielām, jo vienkārši ir tā, pietiek ūdens vai pietiek šķidrumu, pa kur tām vielām aizpeldēt vienai līdz otrai, ja? Ir labāks turgos, labāka aizsardzība no ārpuses, labāk turās šūnas ciet, un tas neuztraucieties, jūs nepaliksiet ar esnām sejām, viņi paņem cik varu, viņi jau vairāk arī pēc tam neņem. Bet acīm redzot, tas mums visu laiku ir pietrūcis. Tieši to vajadzēja tā kā piepildīt klāt. Varbūt tā tievā seja, viņa vienkārši visu laiku slāpst. Un tagad tas komforts, ko jūs izjūtat, vienkārši, jūs jūtaties labi, ka jūs padzeraties. Un tāpat arī āda, viņi izjūt to atvieglojumu sajūtu. Viņi arī, tā kā Jūras teica, ka tu atpūties, jūties pēc tam. Kaut vai tas pats viens brīdis, patiesībā jau tas brīdis, kamēr tu sēdi ar to masku, arī tev ir atpūtas brīdis, kurā izlīdzinās tās krunkas. Un viņām tām smalkajām krunciņām jau tur nav jābūt. Viņas tur ir tikai tāpēc, ka tas ir izžuvušas gravas tuksnesī, bet viņām tur nav jābūt. Ja? Tās mīmikas krunkas, viņas jau tur ir, viņas ir dziļākas, viņas tā nevarēs tur izlīdzināt ar šādu masku, bet tām sīkajām nav jābūt uz ādas. Tālūk. Paldies. Es drīkstu vēl nedaudz iekomentēt. Man ir, es redzēju komentārā, halo? Jā, dzirdam tev visu. Man ir ļoti visi, kas man ir redzējuši bez kosmētikas, zina, ka man ir kuperoza āda un man ir ļoti, ļoti jutīga āda. Tad patiesībā šī maska man fantastiski nomierināja arī šos sarkanos asinsvadus un šīs kuperozās, kas man visu laiku ir uz sejas. Un man ir no daudz kā es uz sejas ādas nevaru likt, ko es iedomājos, ja man ir tūskas un alerģiskas reakcijas un uzreiz ļoti reaģē āda un sarkana paliek un iekaist, tad šeit man nebija nekādas šīs blaknes. Un šī kuperozā āda arī mazinājās, man viņa palika tāda gludāka, skaistāka, baltāka, un principā tas ir tādā ilgtermiņā, ko es skatos, kad viņa paliek ar vienu gaišāka. Jā. Paldies. Man vēl viens komentārs arī par šo. Jā. Drīkst, ja? Tā kuperoza jau veidojas no tā, ka nav ādai aizsardzība, ka āda ir, nespēja sevi aizsargāt, un tad tie asinsvadi metas palīgā, un tāpēc tāda iekaišas viņa iznāk tā kā ārpusē, bet līdz ko tu dod viņai, palīdz viņai veidot to aizsargu barjeru, to un mitrini, kas, es saku, mitrināt āda ir aizsargāta āda un veselāda, tad tiem asinsvadiem vienkārši nav vairs jāiet cīņā tur, kur viņi ir jau cita aizsardzības līnija izveidojusies. Tāpēc tas varētu būt tāds izskaidrojums. Bet, foršs ļoti piemērs. Paldies. Es ļoti priecājos vēl par tavu komentāru, jo manai mammai arī ir kuperoza āda un arī, teiksim, šis te uz deguna un uz vaidziņiem bišķiņ tāds, tā kā sārtāks tas ādas tonītis. Tā kā, jā, es domāju, ka viņa arī būs ļoti priecīga par šīm te maskām. Jā, paldies tev par to, ka padalījies. Un paldies visiem, kas padalījās. Paldies par komentāriem. Paldies Sandrai. Paldies Jurim, kurš tehniski mums šodien izglāba šo prezentāciju. Un, jā, lietojiet, meitenes, testējiet maskas,
Protams, rakstiet, neaizmirstiet arī pakomentēt, kā jums patīk un kuras maskas patīk, jo, kā jūs redzat, cik cilvēku, tik viedokļi, tik, teiksim, katram ir kaut kāda sava mīļākā maska, jo mēs esam tik dažādi, ir tik dažādām ādām, vajadzībām, jā, tā kā visas maskas strādā. Es gribēju padalīties, es nokavēju laikam dalīšanās laiku. Es aizmirsu kolagēna masku noņemt, tiešām aizmirsu noņemt, man viņa stāvēja, kamēr izžuva visa maska, un es noņēmu viņu sausu, un tad, kad es noņēmu to kolagēna masku, joprojām bija patīkama sajūta, āda bija pilnīga, bagātināta, un šitās te mazās, kā saucās tās, kad mēs smaidam un smejamies, ja vārnu kājiņas bija tiešām piepildītas un praktiski nevarēja redzēt. Tā kā tāds tūlītais liftinga efekts, nekāds kairinājums par spīti, ka maska ir uz 15-20 minūtēm jāliek, man bija kaut kādas 40 vai pat stunda, pilnīgi nekāds diskomforts, jo man ir psoriāze uz pieres, parasti ļoti jūtīga āda, tad psoriāzei arī ļoti, ļoti patika un ļoti patīk tas neitrālais aromāts arī un sajūtas, ļoti. Es esmu starā par šīm maskām. Es domāju, ka meitenes mēs visas gaidām, kad atgriezīsies tripeptīdu kolagēns atkal pārdošanā. Un es domāju, ka tas efekts, tad, kad mēs varēsim pamēģināt gan no iekšpuses, gan no ārpuses, jā, tā kā tas būs vēl reiz 2. Tā kā mēs noteikti ļoti, ļoti gaidām. Un arī tad rozā, jeb liftinga, jeb kolagēna maskas mēs arī gaidām. Atgriežamies pārdošanā decembrī. Jā, tā kā šīs maskas mums sola jau kad decembrī parādīsies, savukārt, kolagēns ir, vai gada beigas vai jaunā gada sākums jau, janvāris. Tā kā sākam ar maskām, nav ko gaidīt, vienā iepakojumā mums ir 5 maskas, tā kā šeit pietiek vairākām nedēļām, ko darboties ar sevi, un tā kā izmantojam to, kas mums ir, lai būtu skaistas uz svētkiem un arī pēc tam, protams, visu cauru gadu. Labi, paldies, Juri, var slēgt ārā ierakstu, es domāju.